Ja tev ir problēmas ar naudu, tad tas nozīmē, ka tie nav tikai vienkārši apstākļi, tā ir slimība. Un kā jebkura slimība, arī šī slimība ir jāārstē. Tu vari mēģināt strādāt vairāk, tu vari mēģināt apgūt finanses, tu vari iet uz dažādiem panākumu treniņiem, bet ja tevī iekšā sēž bailes no lielas naudas, bailes no panākumiem, tad tu vienalga no jauna atgriezīsies pie naudas trūkuma. Jo nauda nav tikai darbs. Nauda galvenokārt ir tavs iekšējais stāvoklis. Un ja tevī iekšā ir nabadzības programma, tu neapzināti apgrūtīsi naudu. Un ja tev iekšā ir liegums uz naudu, tu atradīsi veidu, kā to zaudēt. Bet labā ziņa ir tā, ka to var izmainīt. Un nevis ar afirmāciju un pozitīvas domāšanas palīdzību, ko tu jau esi mēģinājis un tas tev nav palīdzējis, bet gan dziļā līmenī, kur slēpjas tavu pārliecību par naudu, kur slēpjas patiesie tavu finansiālo problēmu iemesli. Ja esi gatavs izārstēt savu naudas slimību, tu vari rakstīt man personīgi vai pieteikties uz konsultāciju caur linku augšā manā profilā. Uz tikšanos!